neko oficiāli. No. Es domāju, ko tādu jautru atgadījumu. Es atceros no 2. klasē es mācījos muzikas skolu 2. klasē. Un man šausmīgi nepatīk tā jaunā skolotāja. Viņa vēl bija pats studenti mūzikas koledžā Liepājā, kur vēlāk arī es mācījos Liepājas mūzikas koledžā. Un viņa vienmēr sakot, teiksim, bija pa jaunu, lai spētu strādāt ar tādiem bērniem kā es. Atceros, jā, kad man nepatīk spēle, un es vienmēr stāstīju kaut kādas pasakas, kad es mājās skaldīju malku un kartupeļus ravēju un tā tālāk, un tādēļ es nebija laika iemācīties. Un es atceros, ka viņi vienreiz vienkārši neticēja tam, viņi gāja augšā, pazvanīja tā man skolotāji, manam tēvam, prasīja, kā tad ir ar to malkas skaldīšanu, kā tad bērnam liek tik daudz to malku skaldīt, ka bērnam nav pat laika akordeonu paspēlēt. Nu, neko, tēvs atbrauc uz mūzikas skolu, un tad bija neliels pārunas par to, ka nevajag stāstīt pasakas skolotājiem, un kad tā nav koncentrācijas nometne, kas ir mūsu mājās, kur es dzīvoju. Un es neesmu koncentrācijas nometnes dalībnieks vai daļa. Un neliek man 24/7 skaldīt malku. Un, jā. Līdz akordeonam, kā es teicu, tas bija bērnu mūzikas skolā tīri. Pirms tam tas bija instruments, kas mums bija mājās un ko es vazāju pa sētu riņķi. Un centos kaut kādas meldiņas izvilināt no viņa ārā. Jo, teiksim, varbūt mūsu mātei patika diezgan daudz dziedāt latviešu tautas dziesmas, bet jāatzīst, ka viņi nav cilvēks, kuram vajadzētu dziedāt. Varbūt tādējādās, jā, varbūt tas pazaudējis sev absolūto dzirdi tajā laikā, klausoties viņas dziedāšanā, bet tas bija kaut kāds, jā, ievads, teiksim, tādā muzikālajā. Mana māsa arī kaut kāda, mums bija tāds maz zaļas klavierītes mājās, pliņšķināmās, tāds koku un kaut kāds tīri, jā, man patika vienkārši klausīties, meklēt kaut kādas skaņas, harmonijas un pēc tam jau, kā es teicu, mūzikas vidusskolā es iestājos mūzikas koledžā kā mūzikas teorētiķis. Akordeonu vispār neņēmu rokā vairāk kā pusotru gadu, un tad es pēkšņi izdomāju, ka tomēr bija 17 gadus vecus, tad es domāju, ne, es tomēr gribu to akordeonu. Un tad es mācījos tikai 2 nodaļās un nokārtoju eksāmenus pa iepriekšējiem 2 gadiem un turpināju ar akordeonu. Beigās izrādījās, ka es tomēr pabeidzu tikai kā akordeonists. Un pēc tam, protams, iestājos mūzikas akadēmijā, bet to es ātri pametu, jo izrādījās, ka īpaši tur, ko iegūt, nav, ja nav vajadzīgā pasniedzēja vai skolotāja. Teiksim, varbūt arī tajā laikā vienkārši tas bija, kad man pašam bija jādomā par savu iztiku un strādāju par skolotāju, un arī es biju izpildītājos, akordeonu spēles izpildītājos, un ko es būtu spējīgs, kas man būtu atļauts darīt pēc akadēmijas beigšanas, būtu tikai spēlēt akordeonu vai arī kādam mācīt akordeonu. Un arī tas, kad ir šīs mūzikas akadēmijas programmas, kurā tev ir vienā gadā jāspēlē tas, tad tev jāspēlē tas. Un, piemēram, es esmu viens no tiem, kas ir pilnīgi pret 20. gadsimta otrā puses un 21. gadsimta mūzika, klasiskajā mūzikā, kas ir viss kakofonijas, dodekafonijas un tā tālāk. Un es neesmu no tiem, kurš būs gatavs mācīties kaut vai tādu, jo tas ir pret maniem principiem, ka tu klapē kaut ko pa klaviatūru un velc kaut kādas skaņas, kaut ko dring, dring, bang, bang, un tā ir mūzika. Es to nesaucu par mūziku, bet visi šie jaunie komponisti, viņi tā raksta, un tas ir. Es to nespētu, un es arī esmu bijis diezgan daudziem starptautiskiem konkursiem. Es domāju, ka tas ir vienmēr bijis viens no maniem klupšanas akmeņiem šeit, kāpēc es nekad neesmu bijis pirmais. Es nekad neesmu spēlējis šādu tipu mūziku, bet visi šie uzvarētāji viņi spēlē, un viņi ir jāspēlē teorētiski, jo tas parāda, cik tev ir liela izpratne par
par mūziku, un kad tu saproti pēc šāda 21. gadsimta mūzika un 20. un tad tu esi izcils, bet es tam nepiekrītu. Un man jau tajā laikā arī bija interesi vairāk gan par ērģelēm, gan pa klavierēm, ne tikai pa akordeonu. Un jā, tādēļ es domāju, kad es īpaši nepārdzīvoju, kad es viņu pametu. Un jā, tā man tas pēc viena gada, nepilna gada, teiksim, ārklāt, tas ceļš pa mūzikas akadēmijas gaitiņiem beidzās. Mēs pašlaik atramies šī man otra darba vieta mūzikas veikalā, kur es strādāju par skolotāju augšējā stāvā kā muzikālās izglītības centrs. Tad trešajā stāvā to mazo lociņu, es pat redzēju, tā ir mana klasa. Pa skolotāju? Jā, es neiemulos. Man ir visdažādākā vecuma grupa. Audzēkņi ir tādi, kam ir 10 gadi, ir tādi, kam jau ir pār 60. Diezgan interesanti censties atrast no viņiem sev pieeja, kā viņiem kaut ko iemācīt. Tiksim atklāti, salīdzinoši angļu latviešiem ir mazliet slinkāki uz mācīšanos. Jo Latvijā tomēr ir muzikas skolas, normālas muzikas skolas. Šeit nav. Un tev ir pusstundā jāiemāc visu muzikas vēsturi, muzikas teoriju un spēlēt vēl instrumentu. Tas ir pietiekami interesants izaicinājums. Tas ir kādu laiciņu. Visu savu atlikušo dzīvi es tur negribētu strādāt. Pēc 15-20 gadiem es domāju, ka tas varētu būt dīķim otrajā pusē. Es domāju, ka Savienotajām valstīm tas tomēr ir mūziķa visi iespējas zem, un tur patiešām ir visi iespējas zem mūziķiem. Es neesmu pārliecināts par citu profesiju pārstāvjiem. Jo te jau tur pat īpaši nav jābūt nekam dižam lielam. Tu vari normāli darīt to, kas tev patīk, un ar to nopelnīt. Un tu jau kā mūziķis varbūt aprecēt kādu polieti. Iemest sev. Lūk. Jā, es noteikti esmu no tiem cilvēkiem, kas tagad savu vecumā ir izvēlējies karjeras ceļu. Es noteikti neziedotu ģimenes vērtības un karjeras lietas neatstāt otrajā plānā, teiksim. Un es nezinu, varbūt, ja es atrastu to īsto vienīgo, es domāju, laikam ar Šmadzenē karjeru pirmajā vietā. Un strādāju pie tā, tas, ko es tagad arī daru. Tātad es arī pametu fabriku. Vairs nestrādāju tur, jo varbūt es mazāk nopelnu, bet man ir vairāk laika, lai vienkārši varētu spēlēt, domāt, ko darīt savādāk, gatavoties koncertiem. Un jā, iet uz to sapni būt profesionāls mūziķis, slavens mūziķis varbūt savās pēc kāda laika, to jau redzēsim. Jā, tik domāju viennozīmīgi, varbūt mūsdienās mazam tik daudz cilvēku nav, kas izvēlas tik kategoriski karjeras ceļu. Jā, loģiski. Jauni cilvēki ir jauni cilvēki, un gribas jau to mīlestību un tā tālāk, bet kad tā apšēdies un padomā loģiski, tad jau kāds jau vairs tur karjeru pēc tam, kad tev ir bērni vai sieva, tad tev iedomā par viņiem, nevis par savu pakai, un es labprāt arī tagad neatteiktos no kāda ārvalstu kontrakta. Paceļot nedaudz, vai kādos tuvajos austrumos kādā 5 zvaigžņu viesnīcā paspēlēt
uz kādiem 6 mēnešiem. Šāds kontrakts šeit iespējams dabūt. Un, jā, varbūt. Tad arī pēc kādiem 10 gadiem es varbūt sāku domāt par sievu un ģimeni. Bet vīriešiem jau vienkāršāk, laikam, tu jūs jautājumu. Mana māsa vēlējās iet uz muzikas skolu, un tad es tā kā bezmaksas pielikums devos uz muzikas skolu arī. Tādas ir muļķības! Bezmaksas pielikums biju es! Nē, es biju bezmaksas pielikums. Es gribēju iet, bet tev tas Es negribēju iet, es nekad nebūtu. Jā, tu gribēji iet, bet es biju bezmaksas pielikums. Tādēļ, ka mamma teica, ja viens iet, tad abi divi lai iet. Un... Jā, bet tev tas sanāks, bet man ne. Nu, bet sākumā tu jau gribēji iet, ne jau es gribēju iet. Man tāds... Bet kur tad es negribēju iet? Nu, redz, bet vai tad es meloju, es saku to, kā bija, tu jau gribēji iet, nevis es gribēju iet. Pēc tam, kā kuram kas sanāca, to jau mēs zinām. To griez ārā.